Labdien, cienījamie skatītāji! Mums katram pa laiciņam kaut kas iesāpes. Bet vai jums kādreiz ir sāpējušas acis? Tā ir ļoti nepatīkama sajūta. Ko tādā gadījumā līdzēt? Par to mūsu šodienas raidījumā. Mans sarunas biedrs ir mūsu raidījuma medicīnas eksperts Māris Belte. Labdien! Labdien! Māri, kādēļ ir tā, ka reizēm sāp acis? Ne tikai sāp, grauž, miglojās, jā, tad diskomforta sajūta. Tubultojās, jā, asaro. Visbiežākais iemesls ir tā saucamais sauso acu sindroms. Fizioloģiski ir tā, ka acī ārpusē ir radzene, bet radzene nav sausa, ir asaru plēvīte. Un asaru plēvīte, lai viņi būtu kvalitatīvi, acī ir pietiekami jāmitrina, jābūt pietiekami labai sekretorai funkcijai, ir svarīgas vielas, kas sekretējās šajā asaru plēvīte, pasargā no vīrusiem, no infekcijas, no ārējās vidas ietekmes. Un, diemžēl, mēs dzīvojam tādu dzīvi, ka šī asaru plēvīte cieš vairāk nekā vajadzētu ciest. Kā tad mēs grēkojam? Mēs grēkojam vairākos veidos. Viens veids ir kaitīga ieraduma, smēķēšana nenoliedzama. Tāpat tās piesārņot apkārtējā vide, putekļains gaiss, kondicionēts gaiss ļoti slikti pret acīm. Nākamā lieta ir kontaktlēdus lietotāji, lai tās lēdus ir modernas un mīkstas, vienalga tas tomēr ir kairinājums. Arī tie cilvēki, kas negribēja nesāt brilles un izoperēja ar lāzeru metodu, lai ir cik labi tā metode, tomēr pēc tam sauso acu sindroms attīstās biežāk. Viens ļoti būtisks faktors ir attīstībā, ka mēs nepietiekam miršķinām acis. Un ziniet, kāpēc mēs nepietiekam miršķinām acis? Tāpēc, ka mēs skatāmies datoros. Ir pierādīts ar kameru nofilmēts, ja cilvēks skatās datorā, viņš nevis skatās, viņš blenž monitorā. Un miršķināšana ir 4 reizes retāka, līdz ar to acis izžūst, sēžot pie datora. Varbūt tad vajag vienkārši darīt tā, lai uznāk raudiens, mēs kārtīgi paraudām un acis ir mitras. Raudāt nav slikti no šāda viedokļa. Jā. Diemžēl nepietiek, jo atkal, kur ņemt tās asaras, ir svarīgi, lai būtu vielas, kas sekretē. Mums vajag vingrot ne tikai ar ķermeni, bet arī ar acīm. Jā, ir speciāli vingrinājumi acīm un ir vērts tur acis pamiršināt, ir vērts acis uz vienu pusi, uz otru tādus acu vingrināšanas kursus varat acu ārstam pajautāt, viņš noteikti zinās. Skatienu fiksēt tālumā, tūmā, tas nāk pa labu. Protams, ka strādājot pie monitora īpaši ir ļoti svarīgi iziet ik pēc 15-20 minūtēm, paiet nost kaut kur paskatīties ārpusē, atpotinātās acis. Un ja tas viss nelīdz, vai ir vēl kādi preparāti, kas mums varētu atvieglot dzīvi? Nenoliedzami, jā. 2 lietas. Jā. Viena lieta tas ir mākslīgās asaras, mēs varam pilināt. Otra lieta ir saņemt tās vielas, kas palīdz veidoties asaru plēvītē no iekšpuses sekretorai funkcijām. Kas ražo to mikro? Šajā gadījumā Visionēs ir speciāls acu komplekss, kas palīdz gan asaru plēvītē, gan arī citām acu sastāvdaļām. Kādā veidā viņš palīdz? Palīdz ražot šo asaru plēvīti, sekretorā funkcija. Visionēs satur vitamīnus, mikroelementus un antioksidants daudz, kas ir ļoti svarīgi antioksidanti. Jo otra lieta, ka aci pakļaut, acis uztver gaismas viļņus, un tie ir ļoti spēcīgi oksidanti, tāpēc ļoti svarīgi, lai būtu šajos vitamīnos daudz oksidanti. Jā, tie ir zenaksantīns, kriptaksantīns, dabīgie bioflavonīdi, maisījums, karotnīds un mikroelementi, kas nepieciešami – cinks, selēns. Un kā šis preparāts būtu jālieto? Patiesībā kādiem cilvēkiem jūs to ieteiktu? Es ieteiktu pirmkārt jau visiem tiem, kas daudz strādā birojos pie datora, otrkārt tie, kas grēko ar smēķēšanu, kuri neuzturas pietiekami daudz svaigā gaisā, īpaši, ja viņi arī uzturas birojos, kur ir kondicionēts gaiss. Protams, ka būtu jālieto tiem cilvēkiem, kas ir arī, tas gan vairāk nejaudēja sauso acu sindromu, bet arī tiem cilvēkiem, kas ir, piemēram, šoferi vai darbs, ir tumsā krēslā, jo vēl viena lieta, no kā cieš acis, ja viņiem trūkst uzturvielas, ir adaptācijas traucējumi, tumsa gaisma, un cilvēks reizēm tā, ka viņš gaismā jūtas ļoti labi, tumsā gandrīz neko, bet trakākais ir tā krēsla, kad mainās, un tad ir ļoti grūti. Un tur, protams, ir tādas vielas, kas ir svarīgas nūjiņām un vālītēm. Nūjiņas un vālītes, tās ir redzes šūnas, un tur svarīgs ir mangāns, magnijs, A vitamīns, D vitamīns, ko arī Visionēs satur. Tā kā arī Visionēs būtu ieteicams cilvēkiem, kuriem parādās šīs problēmas, kas saistītas ar pārēju no gaismas uz tumsu un pretēji. Es domāju, ir īstais brīdis, kad mēs varētu uzklausīt arī kādu speciālistu viedokli. Acu veselībai ir nepieciešami dažādi vitamīni, un ļoti svarīgs ir luteīns.
Šajos vitamīnos Visionase luteīns ir ļoti lielā devā. Šobrīd ir pieejami gan dzerami iekšķīgi vitamīni, gan pilināmi acīs. Pilieni acīs varbūt dod tūlītēju efektu, bet tomēr iekšķīgie lietojamie vitamīni dos ilgstošāku efektu, labāk mitrinās acu kļūtādu, uzlabos acu apasiņotību, tīkleni stiprinās un arī redzes nervu funkcijas uzlabos. Varbūt arī jūs varētu uzskaitīt, kādas ir tieši Visionase priekšrocības salīdzinājumā ar citiem preparātiem. Angļu firmas Vitabiotikas ražotais Visionase ar luteīnu priekšrocības ir tādas, ka sastāvs ir ļoti komplekss, kas darbojas uz gandrīz visām acu struktūrām, gan mani stāstītu asaru plēvīti, nodrošina sekretoro funkciju, tāpat tās liels devas antioksidantus darbojas pret oksidatīvo stresu, kas darbojas profilaksei pret glaukomu un kataraktu un arī tīklenes deģenerāciju. Tāpat tās ir arī vielas, kas darbojas jau tieši uz acu tīkleni, lai nebūtu šie redzes traucējumi tumsā, un arī ir augstas B grupas vitamīnu devas un folijas skābes devas, kas darbojas uz redzes nervu, jo tomēr acis beidzas ar redzes nervu, kas aizved to signālu uz smadzenēm. Tātad tas ir preparāts, kas darbojas uz visām acu struktūrām. Protams, tur ir arī mēleņa ekstrakts standartizēts, ko mēs visi zinām, ka mēlenis acīm ir ļoti labs. Vai šis preparāts ir lietojams tādā ilgstošā periodā, jeb kampaņveidīgi? Mans ieteikums būtu, ka lietot kampaņveidīgi tais brīžos, kad cilvēkam ir pastiprināta slodze. Ja ir tas periods, kad acis grauž, asaro, tad pilnīgi noteikti ir jālieto. Ja paliek labāk un vairāk cilvēkam tā kā arī tā vide mainās, tad mēs iespējams varam iztikt. Ja. No otras puses, ja cilvēkam jau ir kaut kāds acu saslimšanas, kas saistīts ar acu redzes nervu, ar acu tīklēm, tad visu laiku vajadzētu uzņemt papildus šīs uzturvielas, kas var bremzēt procesa attīstību. Es domāju, būtu interesanti paklausīties arī kādu cilvēku viedokli, kurš šo preparātu ir lietojis. Kā izmainās pašsajūta? Redzes problēmām sastapos aptuveni pirms gada, kad bija jāraksta bakalaura darbs, un es arī strādāju 2 darbvietās. Gan vienā, gan otrā darbvietā mums bija darbs saistīts ar datoru. Praktiski 8 stundas dienā tika pavadīts pie datora, un vēlāk arī pa nakti sēdēju un rakstīju bakalaura darbu. Tad es sapratu, ka grauž acis, ir sarkanas acis, nevar izgulēties, nevar atpūsties, un prasīju aptiekā, ko man varētu ieteikt. Pirmais, ko ieteicu, bija Visionase, izvēlējos pamēģināt. Un sapratu, ka jā, ka aptuveni pēc mēneša es jau redzēju to, ka vēl pie datora pavadīt ilgākas stundas, acis negrauž, ir vieglāk. Brilles ir, jā, bet tas ir vairāk saistīts ar to, ka pie stūres, lai braukt. Bet ikdienā būtībā tas mīnus ir tik ļoti minimāls, ka es varu pavadīt laiku bez brillēm. Un šobrīd es biju izdzērusi 3 mēnešu kūru, kas skaitās viens kurs, un šobrīd es lietoju atkal, jo es vēlos uz vasaru tikt vaļā no brillēm vispārībā, lai var braukt uz pludmali, lai var iet ārā staigāt, un nebūtu tā sajūta, ka man priekšā ir tāds liels bloks, kas tomēr cilvēks atbaida. Vai vispārējā tā kopējā šķidruma uzņemšana arī ietekmē acu mitrumu? Neapšaubām, mums vajag domāt tik, cik mēs izdzeram, un ar gadiem cilvēkiem receptori, kas ziņo par slāpēm, viņi tā kā kļūst vājāk, un vecāki cilvēki nemaz īpaši negrib dzert, jā, un tad viņi saka, ko es dzeršu tik daudz, man taču negribās, esmu taču pīli, tomēr to normu, to 1,5 litru vajadzēja dienā izdzert vismaz, varbūt pat vairāk, un tas arī, protams, arī uz visām sekretoriem funkcijām, arī uz acu sekreciju tas atsaucās. Paldies, Māri, par informāciju, par padomiem. Un es ceru, ka jūs tos ņemsiet vērā. Tajos brīžos, kad sajūtaties slikti, varbūt jāpadomā, ka ne tikai logi mājā ir jānomazgā, bet mazliet jāiedomājas, ka mūsu dvēseles spogulis ir aizmiglojies. Nūjojot, locītavas tiek noslogotas pat 30% mazāk nekā skrienot, bet arī nūjotājiem jādomā par to veselību. Mēs no rīta mostamies un jūtam, ka tā locītava krakšķi ir stīva. Pēc ilgākas pastaigas vai pēc lielākas slodzes mēs jūtam sāpes. Tad pirmais, ko mēs varētu domāt, ka mums ir dabīgs vai nu novecošanās process, vai pēc pastiprinātas fiziskas slodzes sportistiem vai fiziska darba darītājiem mums ir bojāts locītavas skrimšļauts. Tādā gadījumā viens ir kas, kad ja mēs esam mazkustīgi, tomēr kustīgs dzīvesveids, būs viens no veidiem,
kas palīdzēs atjaunot mums locītavu kustīgumu. Kustamies ar tādiem sporta veidiem, kas mums ir saudzējoši. Tā noteikti ir peldēšana, tā varētu būt nojošana, tā varētu būt staigāšana, bet, ja skrimslīts ir bojāts un skrimšu ļaudā ir nepietiekama šķidrumvielas vai smērvielas, kas šo skrimslīti atkal padarītu elastīgu, kustīgu un mazinātu sāpes, tas nozīmē, ka mums ir jāuzņem papildus ar uzturu, ar chondroprotektoriem, ar speciāliem medikamentiem vai, varētu teikt, pārtikas piedevām šo produktu tā, lai mums atjaunotos, jo chondroprotektors vai glikozamīns tā ir dabīga viela, kas mūsu organismā veidojas pati no sevis. Jaunībā viņi ir pietiekoši, bet ar vecumu, protams, mums izmaiņas rodas visās šūnās, un tad varbūt arī mums nepietiekoši veidojas tās vielas, kas mums ir vajadzīgas, lai mēs būtu joprojām aktīvi. Latvijas uzņēmums SIA Solefarm ir izstrādājis jauno preparātu glukazamīna formula Active, kurā aktīvas sastāvdaļas glukazamīns, chondroitīns un mežrozīša ekstrakts sekmē locītavu veselīgumu un aizkavē skrimsļa iziršanas procesus. Chondroprotektors būs tas aktīvais elements, kas aizsargā mūsu locītavu skrimšļus. Un savukārt mūsu locītavām skrimslis ir nepieciešams, lai locītava kustētos brīvi, bez sāpēm, lai būtu šī kustība līgana, amortizējoša. Un ja glikozamīns vai chondroprotektora mums trūkst, tas nozīmē, ka mums locītava no rītiem krakšķi, mums ir sāpes pie, tie būtu sākuma simptomi, sāpes pie kustībām, pie ilgstošām slodzēm. Bieži, gandrīz 50% populācijas šo problēmu novēro pēc 50 gadu vecuma. Biežāk tas sastopams ir sievietēm nekā vīriešiem. Glukazamīna formula Active īpaši ar to, ka sastāvam ir pievienots mežrozīša ekstrakts, sekmē glukazamīna un chondroitīnu labāku uzņemšanu organismā, kā arī mazina sāpes un noņem iekaisumu. Glukazamīns formula Active – kustības bez sāpēm. Mans sporta darbs ir saistīts ar ļoti saudzējošu sporta veidu, ar nojošanu, tad tas mans sporta hobijs nemaz nav tik saudzējošs. Mans sporta hobijs ziemā tā ir kalnu slēpošana, un vasarā es piedalos ātrumskrituļu slidošanā, kur man ir ļoti liels slodzes ceļiem. Es principā pirms šīm savām lielajām slodzēm 3 mēnešu kursu lietoju chondroprotektorus. Man šī pieredze negatīvi ir bijusi pēc vienas kārtīgas slēpošanas nometnes Alpu kalnos. Jā, man celis bija jūtīgs. Un, lai es varētu atgriezties aktīvi savā sporta darbā, jā, man bija jāņem vērā ārsta ieteikums un tomēr savs skrimslīts jāatjauno ar pilnīgi dabīgu, ar pilnīgi ekoloģisku produktu, kas nekaitēja manam organismam. Ja jums nav īsti labi ap dušu, atkal kaut kas tur vēderā, tad jums noteikti palīdzēs nākamais padoms. Sākoties kādai aknas saslimšanai, pacientam parasti sūdzība nav, jo aknas nesāp. Taču ar laiku parādās vājums, apetītes trūkums, slikta duša, rūgtums mutē, miega traucējumi, uzpūties vēders. Aknas mūsu organismā piedalās vielmaiņas procesos, uzkrāj glikozi, uzkrāj un veido aktīvo formu vitamīniem, minerālvielām, mikroelementiem, ražo žulti, kas nepieciešama gremošanai, kontrolē holesterīna un citu fermentu hormonu līmeni, kā arī piedalās alkohola un medikamentu detoksikācijā. Kalorijām pārbagāts uzturs, cepts, žāvēts, kūpināts, marinēts ēdiens un pārtikas krāsvielas, konservanti un nitrāti, tas viss bojā mūsu aknas. Arī smēķēšana, alkohola lietošana, mazkustīgs dzīvesveids un daļa medikamentu atstāja iespaidu uz aknu veselību. Kā jaunu produktu, kas nesen parādījies mūsu tirgu, iesaku lietot Yonex ražoto uzturu bagātinātāju Hepanex. Tas sargā aknu veselību, palielinot metabolismu un izvadot toksiskas vielas, atjauno aknu šūnas un palīdz veidoties jaunajām šūnām, kā arī pazemina holesterīna līmeni. Hepanex sastāvā ir mārdeģa sēklu ekstrakts ar aktīvo vielu silimarīnu, kas palielina vielmaiņu aknās, palīdz cīnīties ar vīrusiem un infekcijām, alkoholu, toksisko vielu iedarbību un stimulē jaunu šūnu reģenerāciju.
Tas ir flavonoīdu komplekss, kas darbojas kā antioksidants un palīdz veicināt aknu šūnu brūču dzīšanu. Hepanek sastāvā ir mārdeģa seklu ekstrakts ar aktīvo vielu silimarīnu, kas uzlabo vielmaiņu aknās. Hepanek sastāvā ir arī pienenes ekstrakts, kas palīdz ražot žulti un tam piemīt pretiekaisuma darbība. Un arī kopā ar mārdedzi viņi palīdz samazināt holesterīna līmeni. Gremošanas traucējumi mūsu ikdienā var radīt nepatīkamu sajūtu un diskomfortu, pat sabojāt garstāvokli ikdienā, svētkos vai ceļojumā. Pie vainas var būt mikroorganismi, kas rada rūkšanas procesu vēderā, vēdera uzpūšanos ar visām no tā izrietošām nepatīkamajām sekām. Šādās reizēs ieteicams lietot aktivēto ogli, ja ir aizdomas par nekvalitatīvu pārtiku, saindēšanos vai ēšanas paradumu strauju maiņu ceļojumos. Pats tipiskākais un visvairāk izpētītais sorbentu veids ir aktivētā ogle, kas ir pierādījis sevi šādos gadījumos. Dispepsija, meteorisms, palielināts kuņģeskābes daudzums, slimības, kas saistītas ar rūkšanas un pūšanas procesiem, hroniska nieru nepietiekamība, hroniskas un vīrusu hepatīts, aknu ciroze, jebkura pārtikas saindēšanās, dizentērija salmoneloze, akūtas saindēšanās ar maisaimniecības, rūpniecības un pārtikas indēm, saindēšanās ar alkaloīdiem, medikamentiem, smago metālu sāļiem un citām vielām. Aktivētā ogle kapsulās ir pārbaudīts un efektīvs līdzeklis, kas absorbē gāzes un toksiskās vielas gremošanas traktā un palīdz tās izvadīt no organisma. Salīdzinājumā ar parastu ogli tabletē kapsulas satur granulētu aktivētu sorbentu un tām ir samazināta kairinošā iedarbība uz kuņģa un zarnu trakta ļotādu. Detoksikācijas efektivitāte un ātrums ir lielāks nekā aktivētās ogles tabletēm, nepieciešams ieņemt mazāku daudzumu. Jaunāks aktivētā ogla kapsulās ir mūsdienīgs un ļoti iedarbīgs sorbents, kas ļauj ātri un efektīvi risināt dažādas cilvēka organisma detoksikācijas uzdevumus. Turklāt tas ir ērts un ekonomisks lietošanā. Rehabilitācijas centrs Līgatne piedāvā medicīniskās rehabilitācijas atveseļošanās programmu 10 dienu garumā pēc dažāda veida operācijām. Pēc ortopēdijas, ceļu, gūžu, potīšu, plecu operācijām, muguras disku, mikroķirurģijas, onkoloģiskajām operācijām un traumatiskajiem lūzumiem. Programmā ietilpst ārsta un speciālistu konsultācijas, procedūras, ēdināšana, dzīvošana, medicīniskā personāla uzraudzība. Jūnija mēnesī īpaša cena, iepriekšējā 288 latu vietā 201 lats 60 centīmi.